Labdien, dāmas un kungi! Esam skaistā foršā šādā te vietā. Vābelītis, tepat Juglā ezers Rīgā. Te parasti ziemā es braucu peldēties šeit vai Lucavas salā, jo te parasti populāra vieta. Te vienmēr ir aliņas, pagaidām te vēl nav tas nepieciešams, nav nekas aizsals. Ūdens salīdzinoši silts. Bet kas tad te interesants tāds ir noticis? Izrādās, te gadiem neviens neko nebija baigi labi iekārtojis. Te bija pāris tādas vietas, kur atpūsties, bet kādam ir ienākusi prātā svēta ģeniāla doma, ka te vajadzētu ierīkot soliņus, viens galds arī tur, un viss jau būtu apsveicami. Tikai atkal ļoti līdzīgi kā vakar, kur mēs apskatījām šūpoles pa 143 000 eiro teikā pie 45. videnes, tad šeit ir uzbūvēti soliņi kopā 18 gabali un pa kopējo summu, kā jūs domājat, ļoti līdzīgi 150 000 eiro. Tātad izdalot uz vienu vienību, uz vienu soliņu vai vienu galdiņu 8000 eiro. Lūdzu, jums šādi izskatās 8000 eiro dabā. Bagātā Latvija, bagātā Rīgas pilsēta ir atļausies uzlikt šeit, Reku Vābelītes ezerā, šādus te ekskluzīvus dizaina, nezinu kādus te akal arhitektoniskos risinājumus. Īstenībā parasta metāla konstrukcija tur ierakta bišķi zemē. Un koks uzlikts, koka atzveltne, redziet, un kur sēdēt. Šāds te ir vajadzīgs pa 8000 eiro Rīgā. Un ja tas jau būtu viens tikai tāds ekskluzīvs mākslas piemineklis, kalna galā, turisma objekts bez maz vai tur Latvijas kaut kāds slavenākais dizainers būtu uzdizainējis. Nē, kāds viens Lodzo jau 16 000 eiro. Veseli divi šeit ir kalna galā uzbūvēti. Tātad te jau ir 16 000. Tur tālāk, tur tālāk ir ar veselu galdu kopā. Tur jau ir vēl viens, tātad lūdzu 24 000. Te vēl viens 32 000. Un rekur jau 40, Sorakons jau rekur mierīgi saskrienās, tur cilvēki ģerbjās. Un tur, protams, vēl arī tur otrā pusē arī vēl kopā 18 šādi te elementi par kopējo summu 150 000 eiro. Tātad varat iedomāties, kāpēc te nevarēja uzlikt šos te 18 soliņus, katru pa, piemēram, 500 eiro tādu ekonomisko variantu. Tas jau arī būtu normāls, kas nevar uzbūvēt pa 500 eiro soliņu, parastu soliņu. Kāpēc vajag šādu? Labi, pa 1000 eiro. Un tas būtu 18 000 plus darbs, tur labi 25, 30 000 projekts izmaksāt, būtu 5 reizes lētāk. Kas var atbildēt? Kāpēc vajadzīgs ir šāds te masīvu koka, kurš jau te skatīja, kas te saplēsājas, jo masīvu koka ar šādu te smagu atzīvu priekš kam? Varēja kaut vai no dzelzs uztaisīt jopcik, labi, ko viņš te ziemā dibens saltu. Kam šis ir vajadzīgs? Es saprotu traknajos gados, bet tagad, kas saka, ka nav nauda, ne tad tur ārstiem, ne tas skolot, labi, tiem jau nekad, tiem 30 gadus jau saka, ka nav nauda, tie tur mazohistiski mocās, bet visam pārējiem nav nauda. Tur bērniem pusdienām skolās ņem nost, un kas tik te nav Latvijā, tagad te neatrodās nauda, bet šim te atrodās 8000, viens elements, šāds te. Un te kopā šādi pa 150 000. Un man te vakar, kad es tā šūpoles biju nofilmējis, man teica cilvēki, ka, es teicu, ka tas ir māju pa 150 000, pilnīgi noteikti māju var uzbūvēt. Un komentāros cilvēki rakstīja, ka kāds arī uzbūvēja. Gan tur, gan arī no šīta projekta. Iedomājieties, ja jums ir firmiņa, starpnieku firmiņa ir vajadzīga, vienkārši vakar nodibināts sijā. Viena cilvēka sijā vajadzīgs ir. Un jūs šos te brīnumus nopērkat kaut kādā Ķīnas Alibabā un pārdodu tālāk dārāk, spekulācija tīrākā. Un viss, tas ir visu māksla, kas te ir vajadzīga. Pēc tam, protams, kaut kādi veči jums vajadzīgi nolgot kaut kādus večus, kas to uzstāda. Es pieļauju, ka Rīgas domē tur pat tādi strādā,
kaut kādi tur tie saimnieciskie veči, ar kuriem var vienoties, ka viņi piehaltūrē un atnāk un uzstāda vēl šos te, ka konteiners atnāk no Ķīnas, atver šos te brīnumus. Nu, kas tad tik unikāli, ģeniāls ir? Nu, es saku, metāla konstrukcija, un tur tāds betona pamatnīt, nu labi, nu tā nu gan, nu ieliec betoniņš, turklāt nevis pa visu teritoriju, bet tikai tur, kur tās kājas, ko redzēt, te pa vidu smiltis ir, nu reku šitāds te, nu, metāliņš, un 3 kociņu uzlikt pa virsu, nu, šitas jau droši vien dārgāk, šitas ir, ja jau tur tas viens krēsls maksāja, soliņš maksāja 8, tad šitas droši vien te ir 8, nu, vēl 10 un vēl 8 visdrīzāk tā. Bet tas viss ir kopā, tas viss ir tajos 18 vienības. Tātad tāmē ir 18 vienības, 18 detaļas. Tātad, nu, un katra izdalot vidēji, ir kaut kāda 8000, tur plus mīnus ir uztaisīts šāds te. Nu, Latvijā tiešām nav vairs nekādi meistari, amatnieki, kas spēj šādus te izgatavot normāli pa lētāku ciparu. Tiešām neviens man šitādi, ja mājās vajadzētu, es nevarētu atrast, kas man uztais pa 1000 vai 2. Nu, pa 2000 šitādi nevar uztaisīt. Kāpēc vajag pa 20 000? Šitas viss būtu interesanti vēl sīkāk pastīties, cik šitas galds konkrēti ar 2 krēsliem maksāja. Tas sanāk, reku Roberts Bērziņš tieši skatās, kurš pirmais pamanīja gan tā šūpols, gan šo te momentu uzzināja, cik tas maksā. Robert, tu neatceries, kā tur bija 18 vienības, un sanāk šis te galds, kā viņi rēķina droši vien šo galdu kā 3 vienības, visdrīzāk vai kā 1 vienību. Šitas 100 punktu bija dārgāks nekā 8000 tur parastie augšā, nu, aiziesim reku vēl. No šitas te viens, reku tur aiziesim pie šitā, kas maksā 8000, lai precīzāk. Un tādi te ir salikti. Pirmkārt, viņi te ir salikti, nu es nezinu. Nu labi, nu nav pa daudz, nu ir ok, nu. Bet kāpēc nevarēja parastus soliņus? Kāpēc tik super dārgus, ekskluzīvus kaut kādus? Nu, kas izskatās tā, jo to vieglāk norakstīt. Tas ir ticamāk, ka šāds maksāja 8, teiks, ka tur jo beigais dizains. Bet realitātē varēja taču te uzlikt arī kaut ko daudz vienkāršāku, pa 500, 600 vai pa 1000 vai pa 2 kaut vai. Kāpēc pa 8? Lūk, šis te maksāja 8. Nu, rekus saka, ka pa 300 eiro uztaisīt. Nu labi, nu, tādu pavisam lēto jau arī nevar likt, lai viņš nesalūst uzreiz vai te viņu nesalauž. Bet šitas es pieļauju, ka kādam gan jau, ka pat radīsies izaicinājums. Viņu te kaut kādā vienā vēlā vakara stundā kāds paņems un izdomās sev malkā šādu uz mājām aiznes. Nu, kas tad te ko? Gan jau, ka viņš arī te, nu, atnāk tā cirvi un šito ar kuvaldu gan jau, ka nodauzīt nost var. Nu, tā kā es nebrīnīšos, ka kāds te būs ar motoru zāģi atnācis vienā brīdī un šito klučos te sazāģējis un aizvedzi. Saskaldījis un te jau pasties, cik te kubatūra malka normāli. Nu, labi, jūs rakstat, te 200 tik lēti jau arī diez vai, bet nu labi, kas te ir vajadzīgs? Nu, ja labi iebetonējuši. Ir, būsim objektīvi, re, kur ir ar koka rāmīti uztaisīta forma un ieliec ir, nezinu cik dziļi, bet, nu, ir un re, kur skrūvēm pieskrūvēt šāds te metāli. 2 tādi metāli vispirms pieskrūvēti. Un tad uzlikt šis te klucis pa virsu, kuram ir savukārt, kur te vēl ir elements šāds te ir vēl. Tas ir pieskrūvēts pie tā pirmā koka kluča, tāda pieskrūvē vēl 2 metālus, lai būtu atzveltnē, varētu uzlikt arī atzveltni. Nu, tāds dizains šeit ir uzlikts. Nu, lūk, tā kā jūs domājat, kas te ir noticies? Nu, manā skatījumā te ir noticies tieši tas, ko es minēju, ka kādam radinieks, brālis vai māsa vai čoms strādā Rīgas, kas domē, ķirsim vai kādam, nu šis bez ķiršu ziņas nevarēja notikt un bez Lindas Ozols ļoti labi zina, kur un kas pa ko cik tiek maksāts un nopirka ārzemēs atrada, kur firma kāda, kas šādus te ražo jau gatavus un viņš visdrīzāk tieši tāpat kā jau cilvēki bija atraduši tās vakardienas šūpoles, Anglijas kaut kādā saitā maksāja, cik tur bija 6800 paundi, ja? Nu, tas ir kaut kādi tur 7, 8, tuvāk 8000 eiro.
Rīgā viņas uzlika pa 143 000. Nu labi, nu tur vēl darbs un vēl tur tā teritorija, nu 30 000, pieņemsim atkal 5 reizes dārgāk kāds uztaisīja. Tātad sotaks, kad 100-120 000 ir nevis pat peļņa, bet tīrais tāda tīrā peļņa, kas aiziet droši vien, tiek izņemta atmazgājot ārā. Kešā vēl labi, tur mīnus 10%, 5-10%, un tiek dabūts kešā ārā vismaz 100 000 šādu te projektu. Un pa 100 000, labi, viņiem jau apetīti rodās ēdot. Ne jau šitas te vienīgais atkal jau. Un gada beigas, kas te rakstīja komentāros, ka nāk gada beigas, un ka viņiem ir kaut kādi miljoni vai 10 miljoni, kurus nevis vienkārši ieskaitīt nākamā gada budžetā, lai būtu kaut ko liederīgi izdarīt, bet paņem un šādus te brīnumus sadārdzināt speciāli vēl izsaimniekojot uzbūvē, kuri, labi, funkcionalitāte te vismaz atšķirībā no tām šūpolēm ir labāka. Te var cept šāšliku un kur arī dārgā mīskaste uzlikt ir pa 1700 savu klāt ir mīskaste. Šito arī varēja lielu uztaisīt, es nezinu, šitas jau laikam te bija. Es atceros, agrāk te bija parasti vakaros, te sēdēja cilvēki no Jūglas pāri dzelzceļam, tur no daudzstāv mājām. Un šeit droši vien, ka 1700 eiro dārgā mīskaste dizainiskā mežā te vajadzīga tāda ir. Bet, lūk, tā tad ir gada beigās iztērēti it kā 150 000, bet patiesībā droši vien, te pa visu Rīgu saskrietos desmitiem šādi te projekti vismaz. Reka divus mēs jau 2 dienās apskatījām vakar Teikā, kas grib apstīties Ropažu ielā 28 pie Teikas vidusskolas 45. Tur ir uztaisīt, tur kaut kas ģeniāls ir uztaisīts, liktos baigais arī dizains un nezinu, kas tur kosmiskais, bet, kā izrādījās, Anglijā jau saitā ir atrasts, maksā 7000 poundus, te Rīgā ir uzstādīts pa 143 000 bērnu rotaļu laukumiņš. Lūk, tā kā es pat nebrīnītos vēl kur visādi. Patiesībā te jāskatās, Robert, arī, ja tu redzi vēl kaut kur, tev jau drīz tur neatbildēs vairs Rīgas doma. Tu malacis, ka tās cenas noskaidroja, viss uzzināja, jo tā jau nemaz neviens jau neafišē, bet tā kā painteresējās, viņi nedrīkst slēpt, tas jau nav noslapenots. Viņiem ir jāatbild, cik tas ir maksājis. Lūk, tā kā šūpols 143, šitas 150. Tātad jau 293 000 ir pilnīgi nevajadzīgi iztērēt. Es pieļauju, pa 30-40 000 abās vietās varēja izdarīt kaut ko daudz liederīgāku, bērniem smilšu kāsti ierīkot. Šeit uzlika kādam Latvijas galvniekam, meistaram vai mēbeļu ražotājiem paņemt uztaisīt tādu normālu biznesa projektiņu nelielu. Tāpat būtu viss priecīgi. Nevis šādu te murgu pa 150 000. Tā kā tā. Lūk tā, kas notiks šovakar? Šovakar notiks 5 šovs 8 YouTube'ā. Mani, kad tas bija vakar, aizvakar piekdienu no rīta, viņi ierakstīja interviju ar mani. Redzēsim, kā būs sagraizījuši. 200. jubilejas šovs. Tātad, es nezinu, kāpēc viņš saucās šovs 8, ja viņš iet 5. Tātad šodien 5 YouTube'ā sameklējiet profilu šovs 8, un es būšu viņu 200. raidījuma īpašais viesis, un pusotru stundu mēs tur runāsimies. Sanāca diezgan draudzīgi, bet gan jau, ka viņi samontēs, lai ir komiskāk. Pasmieties, paņirgāties, tas nekas. Tas ir humora šovs, melnais humors ir jāmāk arī pa sevi pasmieties. Tā kā man nav iebildumi, viņi pa visiem smējās, gan pie varas esošajiem, gan par opozīciju, gan arī par mums un par mani. Tā kā tas viss piedarās pie lietas. Tā kā šodien 5 šovs 8, un pēc tam jau kā ierasts 9 atriepsimies viņiem, ja būs kaut ko ne tā samontējuši, un pavilksim uz zobu arī Petersonu un Eglīti. Tātad 9 kā ierasts mans iknedēļas raidījums YouTube'ā. Es nezinu, varbūt pēc tam arī 10 ienākšu vēl TikTokā. Skatīsimies pēc situācijas, bet pārāk traki, pārāk daudz manis vienā dienā arī nav labi.
Tagad tiešraide 5, pusotra stunda, 9 stunda, un pēc tam vēl, nezinu, varbūt skatīsimies pēc situācijas, bet es domāju, ka būs gan šodien, tāpēc galvenais uztaisam viņiem skatījumus, lai viņiem tur maz skatās to šovu 8 salīdzinoši, tāpēc uztaisam skatījumus, ejam 5 paskatīties, kam ir brīvs laiks. Šodien skaidrā. Tā kā esmu arī apakaļ no ārzemēm, par to arī parunāsim 9. Kā man tur gāja, interesanti un jautri gāja, forši man baigi patika. Skatītājiem arī patika. Daļa šokā, daļa šausminos un šokā. Kā tā var, ārprāts, šausmas, kādas šausmas. Nekās, viss kārtībā, normāli. Tā kā tā, labi, šī tiešraidīta bija par 150 000 soliņiem te Bābelītī, tie, kas nāk te ziemā peldēties. Tā kā es to daru, te jugulu pāri, tie tagad varat izbaudīt soliņus par 150 000 eiro, kādi te ir uzstādīti. Fantastiski vienkārši. Labi.